Karš Ukrainā ir kļuvis par visintensīvāko dronu kaujas lauku cilvēces vēsturē. Tikai 2025. gadā Krievija katru nedēļu pret Ukrainas pilsētām un infrastruktūru palaida vairāk nekā 1000 šahed dronu. Ukraina atbildēja ar lētiem kvadrokopteriem un pat saviem tālās darbības droniem. Tas radīja matemātisku problēmu komandieriem un taktikiem abās pusēs. Kā jūs attaisnojat vairāku miljonu dolāru vērtas pārtvērēja raķetes palaišanu, lai iznīcinātu $50,000 vērtu dronu? Tikmēr esošās pretgaisa aizsardzības sistēmas tika izkliedētas pa aptuveni 860 jūdzēm frontes līnijas, jo tām bija jāsedz milzīgas teritorijas, kas stiepās desmitiem jūdžu katrā virzienā. Taču 4 kara gadu laikā Ukraina ir spējusi rast inovatīvus risinājumus šai matemātikas problēmai. Un, ja sākotnējie ziņojumi ir precīzi, jaunākais risinājums varētu būt līdz šim elegantākā atbilde, ko Ukraina ir atradusi drona problēmai. Lāzera ierocis, ko sauc par Sunray. 2026. gada 10. februārī žurnāls The Atlantic publicēja ziņojumu, kurā aprakstīta ieroču demonstrācija lauka apstākļos, kuru Ukrainas karavīri un inženieri bija klusībā būvējuši 2 gadus. Tieši mēnesi vēlāk, 10. martā, Ukrainas žurnālists Andrijs Sapļenko publicēja kaujas videoierakstu, kurā šķiet tika parādīts, kā neparasts ierocis tiek izmantots pret īstu Krievijas mērķi kaujas laukā. Ierocis, kas izmantoja virzītu enerģiju, acīmredzot spēja pārgriezt optisko šķiedru kabeli, ar kuru Krievijas drons bija savienots ar tā operatoru, un padarīt to nevadāmu, neizšaujot nevienu šāvienu. Šis video ieraksts, ironiski ierakstīts ar Krievijas militāro dronu, parādīja staru, kas izskatījās kā gaismas lode, kas lidinās gaisā, lai gan šis attēls lielākoties radās kameras leņķa un gaismas atstarošanās dēļ. Tomēr dažiem tas izskatījās kā kaut kas tieši no zinātniskās fantastikas. Taču patiesībā tas bija salīdzinoši vienkāršs, bet jaudīgs, virzīts lāzerstars. Tātad aplūkosim šo daudzsološo jauno ieroci, izmantojot to, ko zinām un ko varam secināt no video ieraksta un datiem. Sunray tehniski ir 3. publiski apstiprinātais lāzera ierocis, ko Ukraina ir izstrādājusi kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma 2029. gada februārī. Pirmais bija Trizons, kas ukraiņu valodā nozīmē trīsžuburis, un Ukrainas bezpilota sistēmas spēki 2025. gada sākumā apstiprināja, ka tas spēj trāpīt gaisa mērķiem vairāk nekā 2 kilometru augstumā. Otrais bija Slimbee, sistēma, kuras tehniskās specifikācijas Ukrainas aizsardzības ministrija arī publiski izplatīja tās prezentācijas laikā. Abi šie projekti tika atklāti ar salīdzinoši plašu informāciju, tostarp jaudas rādītājiem un efektīvo darbības rādījusu. Taču salīdzinājumā Sunray atklāšana notika gandrīz bez jebkādas publicitātes, un lielākā daļa informācijas par to palika slepena. Nav pieejami konkrēti skaitļi par tā maksimālo jaudu, deklarēto maksimālo darbības rādījusu vai reālajiem veiktspējas datiem reālos apstākļos. Šī informācijas trūkuma nozīme ir būtiska, un mēs vēl atgriezīsimies pie tā, kāpēc tas ir svarīgi. Kas ir atklāts, ir šī ieroča fiziskā forma, un tā ļoti atšķirīga no parastā priekšstata par lāzeram līdzīgu enerģijas ieroci, ko jūs varētu redzēt filmās. Nav nekāda milzīga iekārtu, nav kravas automašīnas izmēra ģeneratora, nav tehniķu komandas nocietinātā bunkurā, kas uzrauga mirgojošus vadības paneļus. Saskaņā ar ieroča aprakstu žurnālā The Atlantic, Sunray atgādina amatieru teleskopu ar abās pusēs piestiprinātām kamerām. Visa sistēma ērti ietilpst standarta automašīnas bagāžniekā. Demonstrācijas laikā tā tika darbināta no pikapa motora pārsega. Kad ierocis tika izšauts, vai vismaz tika dots rīkojums to darīt, drons, kas lidinājās dažus 100 jardu attālumā, sāka degt, un dažu sekundžu laikā ugunīgā lokā nokrita no debesīm. Pats ierocis bija praktiski kluss un nekustīgs, tam nebija nekādas munīcijas. Šī pēdējā detaļa ir vērta pieminēšanas, jo tā ir būtiska, lai saprastu, kāpēc lāzerieroči raisa tik lielu interesi, Ukrainai meklējot veidus, kā izdzīvot dronu laikmetā. Katru reizi, kad tiek nospiests palaidējs, raķetes pārtvēršana izmaksā naudu. Katrs pārtvērējs pats par sevi ir neliela raķete, kas jāražo, jāiepērk un jāpārbauda. Tas iepriekš radīja dabisku ierobežojumu tam, cik daudz Ukraina varēja tērēt pret dronu karam, kas nebija tikai elektronisks vai balstīts uz droniem. Būtībā, izņemot pašu dronu izmantošanu, Ukrainai būtu jāķers pie mēģinājumiem izjaukt tīklus, kas uzturēja dronu saikni ar to operatoru. Un ar optisko šķiedru droniem, kurus mēs sākām redzēt jau 2024. gadā, tas kļuva praktiski neiespējami, ja nevarēja pāraut fizisko savienojumu. Bet ar lāzera ieroci, piemēram Sunray, kamēr tam ir elektriskā jauda, tas var turpināt šaut gandrīz bez jebkādām izmaksām par katru šāvienu. Tajā pašā laikā, kas nepieciešams, lai palaistu Patriot pārtvērēju raķeti, lāzera sistēma teorētiski varētu apšaudīt 100 mērķu.
Un pati Patriot raķete maksās $100 000 un ir noderīga tikai pret lidmašīnām vai lielas jaudas spārnotajām raķetēm, kuras Krievija patiesībā nesūta uz Ukrainu. Šāda ekonomiskā loģika ir ārkārtīgi pievilcīga konfliktā, kuru raksturo industriāla izsīkšana. Ja apraksts par klusu, neredzamu staru, kas dažu sekundžu laikā aizdedzina dronus, šķiet pazīstams, tas ir tāpēc, ka tam tā arī jābūt. Zvaigžņu ceļš. 1960. gados iepazīstināja skatītājus ar virzītas enerģijas ieroču koncepciju. USS Enterprise apkalpi izmantoja fāzerus, kas izšāva fokusētas enerģijas starus, kuri pēc pavēles varēja apdullināt, deaktivizēt vai pilnībā iznīcināt mērķus. Vēlāk zvaigžņu kari, Star Wars, mums parādīja turbolāzerus, planētu aizsardzības lielgabalus un nāves zvaigznes virzītās enerģijas ieroci, kas bija pietiekami liels, lai iztvaicētu veselu planētu. Žānrs jau 60 gadus iztēlojas ieročus, kas nogalina ar gaismu, nevis svinu. Protams, Sunray ir tālu no nāves zvaigznes iespējām, vai pat no fāzera, kas spēj iznīcināt rūdītu metāla korpusu vai tanku. Taču pamatideja, kurā pietiekami daudz enerģijas tiek koncentrēta mazā punktā, vai uzsildītu un iznīcinātu nelielu mērķi, tiek attīstīti jau gadu desmitiem. Sunray atliek vien pārkarsēt neliela drona elektroniku vai izdedzināt cauri tā plānajam oglekļa rāmi dažus 100 jardu attālumā. Šī zinātniskās fantastikas ieroča un reālā ieroča darbības fizika atšķiras tikai mēroga ziņā, bet tieši šis mazais mērogs ir tas, kas Ukrainai ir nepieciešams, kad tā ikdienā saskaras ar dronu bariem. Lai saprastu, ko šī demonstrētā spēja nozīmē praksē, apskatiet februāra video. Neliels drons tika palaists un aizlidoja dažus 100 jardu tālu. Sistēma to izsekoja autonomi, tās kameras nofiksēja mērķi. Dažas sekundes pēc tam, kad operators deva pavēli atklāt uguni, drons vienkārši aizdegās un nokrita. Marta video materiāls pievieno citu dimensiju. Šajā gadījumā šķiet, ka ieroči bija mērtēti nevis uz pašu dronu, bet gan uz optisko šķiedru kabeli, kas savieno dronu ar tā operatoru uz zemes. Šī savienojuma pārraušana neiznīcina pašu dronu. Dronam nenotiek sprādziens, tas vienkārši zaudē enerģiju un savienojumu un nokrīt. Tas zināmā mērā ir elegantāks iznīcināšanas veids nekā caurdegšana cauri drona korpusam. Mērķis tiek neutralizēts klusi, bez papildus riska no degošiem atlūzām, un vienīgais, kas tiek iznīcināts, ir kabelis, kas jau tāpat ir vides problēma. Protams, ir visai liels solis no šiem diviem ļoti kontrolētajiem scenārijiem līdz reālai kaujas lauka videi, taču kopējais princips, kas nosaka tā lietderību, ir pamatots. Krievijas spēki arvien biežāk izmanto tā sauktos dežūrējošos dronus, bezpilota lidaparātus, kas lidinās vai uzturas netālu no frontes līnijas. Tie ir piesaistīti gariem optisko šķiedru kabeļiem, kas pārraida signālus atpakaļ operatoram, pilnībā apejot GPS un izturot elektronisko traucēšanu. Šīs sistēmas ir kļuvušas par arvien lielāku problēmu Ukrainas spēkiem, jo parastā traucēšana un GPS signālu viltošana, kas darbojas pret šahīdu tipu droniem un komerciālajiem kvadrokopteriem, vienkārši nestrādā pret dronu, kuru vada tieši caur fizisku vadu. Lāzers, kas spēj mērķēt uz šo kabeli un pārdedzināt to dažu sekundžu laikā, piedāvā risinājumu problēmai, kur neviena esošā sistēma nespēja atrisināt tik tīri. Draudu spektra otrā galā nelieli komerciālie kvadrokopteri, kas pielāgoti granātu nomešanai vai kumulatīvo lādiņu pārvadāšanai, ir kļuvuši par vienu no kara raksturīgākajiem taktiskajiem ieročiem, terorizējot kājnieku pozīcijas visā frontē. Šie droni ir lēti, daudzi un grūti notriecami ar parastajiem ieročiem. Punktveida aizsardzības lāzers, kas var klusi sadedzināt drona debesīs dažu sekundžu laikā pēc tā atklāšanas, neradot troksni, kas atklātu operatora atrašanās vietu un neiztērējot nevienu patronu, ir ļoti noderīgs rīks rotas vai bataljona līmenī. Novietojiet to uz transporta līdzekļa, darbiniet ar ģeneratoru un ļaujiet mākslīgā intelekta izsekošanas sistēmai paveikt darbu. Katrs mazais FPV drons, kas tuvojas aizsardzības līnijai, kļūst par potenciālu mērķi, un katra šāda iesaiste būtībā neko nemaksā. Tagad par skaitļiem, jo tieši skaitļi padara Sunray stāstu patiesi ievērojamu. Ziņojumā teica, ka Sunray ir izstrādē aptuveni 2 gadus un ir aplēsis, ka prototipa izstrāde izmaksāja dažus miljonus dolāru. Plānotās vienības izmaksas ražošanas modelim ir vairāk $100,000. Tuvākais salīdzinājums, kas mums ir ASV jūras spēku Helios sistēma, kas nozīmē augstas enerģijas lāzeru ar integrētu optisko apžilbinātāju un novērošanu. Helios izstrādāja Lockheed Martin saskaņā ar līgumu, kas tika parakstīts 2018. gadā un bija $150 miljonu vērts. Un tā ir tikai izstrādes līguma cena, nevis izmaksas par vienību, lai izvietotu sistēmu visā flotē. Dažas pilnā Helios programmas analīzes, ieskaitot papildu iespējas un turpmākos darbus, lēš, ka potenciālās kopējās izmaksas varētu sasniegt gandrīz $1 miljardu.
Amerikāņu sistēma patiešām ir iespaidīga un darbojas jaudas līmeņos, kurus Ukrainas prototips gandrīz noteikti nevar sasniegt. Taču konkrētajam uzdevumam, kas Ukrainai jāizpilda, piemēram, mazo dronu notriekšanai pie frontes līnijas, Ukrainas sistēma visticamāk ir daudz rentablāka. Šī izmaksu aprēķina atšķirība kļūst vēl izteiktāka, ja Sunray salīdzina ar plašāko 2025. gada kāda augstas enerģijas lāzerieroču ainavu, kas izstrādāta rietumos. Vācijas uzņēmumi Rheinmetall un MBDA kopš vismaz 2019. gada izstrādā kuģu lāzera demonstratoru. Līdz 2026. gada sākumam šī programma bija pabeigusi gada ilgas jūras izmēģinājumus un vairāk nekā 100 šaušanas testus ar kaujas munīciju. Tomēr tās budžeta komiteja jau izteica bažas par plānoto izmaksu 462 miljonu eiro apmērā, kas pēc pašreizējā valūtas kursa ir aptuveni 548 miljoni dolāru tikai demonstratoru posmam. Tikmēr Austrālijas uzņēmums Electro-Optics Systems piedāvā savu 100 kW Apollo lāzera ieroci, kas pagājušā gada augustā nodrošināja pirmo zināmo eksporta līgumu šāda veida lāzera sistēmai, Nīderlandei kļūstot par pircēju. Tās ir nobriedušas jaudīgas sistēmas, izstrādātas atbilstoši rietumu iepirkumu programmu augstajām prasībām, ar uzticamības, savietojamības un ilgmūžības prasībām, kas būtiski palielina to izmaksas un izstrādes termiņus. Ja vēlaties iepazīties ar dažām rietumu sistēmām, noteikti abonējiet The Military Show. Mēs katru dienu publicējam video, kuros apskatām visus nozīmīgākos militāro tehnoloģiju jauninājumus. Tā vietā Ukrainas Sunray izveido unikālu nišu. Lēti ieroči, kurus var izmantot lielā skaitā, kurus var ātri izgatavot kara apstākļos un kuri ir efektīvi pret konkrētajiem dronu draudiem, kas nogalina karavīrus frontē. Ja Ukraina spēs kādreiz ražot Sunray lielos apjomos, un tas ir būtisks, tam var būt nozīmīgas stratēģiskās sekas. Mūsdienu pretgaisa aizsardzība Ukrainā ir veidota slāņos. Tālās darbības sistēmas, piemēram Patriots, tiek galā ar balistiskajām un spārnotajām raķetēm. Vidējas darbības sistēmas tiek galā ar triecieniem vidējos attālumos. Un tuvākajā distancē kainieku vienības ar ložmetējiem, radioelektroniskās cīņu ģiecākas iekārtām un improvizētiem dronu ķeršanas tīkliem tiek galā ar dronu baru draudiem, kas izlaužas cauri visam pārējām. Sunray varētu atrasties šajā tuvās darbības slānī kā kluss, bezmunīcijas punktveida aizsardzības līdzeklis, kas neizsmeļ raķešu rezerves, kuras Ukraina nemitīgi cenšas papildināt. Ražošanas modelis, kura cena ir daži $100 000, ļauj šo ieroci plaši izvietot brigāžu un bataljonu pozīcijās. Pat mērenos daudzumos Sunray vienību tīkls, kas izvietots gar kontaktlīniju, būtiski uzlabotu Ukrainas tuvās darbības dronu aizsardzību. Un tas notiktu, nepalielinot pārtvērēju izmaksas, kas ir bijis viens no galvenajiem finansiālajiem spiedieniem šajā karā. Sunray attīstības trajektorija arī ir nedaudz unikāla. Tas ilustrē modeli, kas atkārtoti parādījies Ukrainas kara laika inovāciju stāstā. Tiek ziņots, ka programma sākās aptuveni 2 gadus pirms 2026. gada februāra publiskās atklāšanas. Šis laika grafiks norāda uz tās izcelsmi 2024. gada sākumā, laikā, kad Krievija būtiski pastiprināja savas šahedu uzbrukumu kampaņas un Ukrainas pretgaisa aizsardzības rezerves jau bija nopietni izsmeltas. Inženieriem, kur izveidoja Sunray, nebija tādas greznības kā vairāku gadu izstrādes posms, ražošanas iepirkuma process, vairāki kongresa apstiprināšanas apspriežu raundi vai 10 gadus ilgi testi. Viņi identificēja vajadzību, sāka būvēt un turpināja pilnveidot, līdz viņiem bija kaut kas pietiekami spējīgs, lai to demonstrētu žurnālistam no vienas no pasaules ievērojamākajām publikācijām. Salīdziniet to ar to, kā līdzīgas virzītās enerģijas programmas ir noritējušas rietumos. ASV jūras spēku lāzera ieroču izstrādes centieni dažādās formās turpinās jau vairāk nekā 20 gadus. Vācijas kuģu lāzera demonstrators tiek izstrādāts jau vismaz 6 gadus un joprojām nav sasniedzis operatīvo izvietošanu. Apvienotās karalistes programma Dragonfire, kas 2024. gada testos veiksmīgi demonstrēja savu lāzera ieroci, tiek izstrādāta kopš 2017. gada. Rietumu valstīm ir daudz lēnākas aizsardzības iepirkuma sistēmas, kas izstrādātas, lai samazinātu riskus, nodrošinātu savietojamību sarežģītās saskaņotās struktūrās un piegādātu ieročus, kas paliks dienestā 30 gadus. Taču tas praktiski nav savienojams ar tempu, kādā Ukrainā attīstās dronu draudi. Līdz brīdim, kad rietumu virzītās enerģijas ierocis pabeigs savu standarta izstrādes ciklu, Krievijas dronu inženieri būs ieviesuši 2 vai 3 paaudzes dizaina uzlabojumu. Ukraina nevar atļauties gaidīt pilnību. Tai vajag pietiekami labu risinājumu jau tagad, pietiekamā daudzumā, lai tas būtu nozīmīgi. Tieši šī kultūra ir radījusi dažus no nozīmīgākajiem sasniegumiem Ukrainā un ļāvusi tai izdzīvot, neskatoties uz ievērojamu skaitlisku pārsvaru pretiniekam.
Ukrainas kara laika aizsardzības nozare nav optimizēta ilgmūžībai, savietojamībai vai iepirkumu speciālistu ērtībām. Tā optimizējas, lai kaujas laukā pēc iespējas ātrāk nonāktu kaut kas funkcionējošs, pirms ierodas nākamais šaheda dronu vilnis. Tomēr pastāv arī dažas iespējamās problēmas ar šo sistēmu. Demonstrācijā tika parādīts, kā neliels drons tiek iznīcināts dažu simtu jardu attālumā, un gājiena video liecināja par kabeļu pārgriešanas spēju līdzīgā attālumā. Taču neviens no šiem piemēriem nesniedz datus, kas nepieciešami, lai atbildētu uz jautājumiem, kuri patiešām ir svarīgi pretgaisa aizsardzības plānošanā. Kāds ir sistēmas maksimālais efektīvais darbības rādijus? Kādā jaudas klasē tā darbojas? Kā sistēma darbojas miglā, lietu, putekļos vai dūmos, kas visi ir pastāvīgi apstākļi Ukrainas kaujas laukā? Cik ātri tā spēja izsekot un iesaistīties cīņā ar ātri kustīgu mērķi, salīdzinot ar gaisā lidināmu dronu? Rand korporācija savā ziņojumā, kas publicēts 2025. gada decembrī, raksturoja virzītās enerģijas ieročus kā salīdzinoši nenobriedušus un šobrīd neuzskatāmus par dzīvotspējīgu iespēju. Norādītie ierobežojumi ir tieši tādi, kādus jūs varētu sagaidīt. Būtiskas jaudas un infrastruktūras prasības, nespēja iesaistīt mērķus ārpus tiešas redzamības un liela atkarība no skaidriem atmosfēras apstākļiem. Lāzera enerģiju izkliedē arī ūdens tvaiki, putekļi un aerosoli. Testēšanas laikā sistēma var darboties izcili, taču šie testi parasti tiek veikti skaidrās debesīs vai ar ierobežotu nelabvēlīgu laikapstākļu simulāciju. Reālos apstākļos ir grūti pateikt, kā tā patiesībā uzvedīsies. Tad ir arī fundamentālais ierobežojums, ko nosaka jaudas blīvuma fizika. Lai notriektu nelielu gaisā stāvošu kvadrokopteru no pāris simtu jardu attāluma, ir nepieciešams noteikts enerģijas daudzums, kas īsā laika posmā tiek koncentrēts uz mazu mērķi. Lai notriektu Šahad 136, kas lido ar ātrumu 110 jūdzes stundā, gandrīz jūdzes attālumā, ir nepieciešams vairāk enerģijas, precīzāka izsekošana un ilgāks laiks, kad starojums tiek vērsts uz mērķi. Pašlaik šķiet, ka nav reāla iespēja, ka Sunray jebkad to sasniegs, tāpēc Ukraina visticamāk to izmantos tikai pret maziem bezpilotu lidaparātiem nelielos attālumos. Taču tas nav mazsvarīgs ierobežojums. Šahadi ir ierocis, kas ir nodarījis vislielāko kopējo kaitējumu Ukrainas infrastruktūrai, civiliedzīvotāju dzīvei un enerģētikas sistēmām. Tie ir droni, kas ziemas vidū ir iegrūduši Ukrainas pilsētas tumsā, iznīcinājuši elektrostacijas un apakšstacijas, nogalinājuši civiliedzīvotājus, kuri gulēja savās mājās. Ja Sunray nevar cīnīties pret šahadiem, tad tā nav Ukrainas dzelzs kupols. Tā būs specifiska punktveida aizsardzības ierīce, īsa darbības rādījusa dronu draudiem un iespējams svarīga, bet gal galā tikai viena sastāvdaļa slāņveida sistēmā, nevis pašas sistēmas centrālais elements. Šī slāņveida sistēma ir tieši tas, ko Ukrainas amatpersonas apraksta, runājot par valsts pretgaisa aizsardzības attīstības virzienu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, kā ziņots, ir uzdevis Pavlo Jeļizarovam, jauniecelto gaisa spēku komandieru vietnieku, izveidot integrētu nacionālo kupolu pār svarīgāko infrastruktūru. Līdz 2026. gada vasarai, kas pēc iekšējo avotu atzīšanas ir ārkārtīgi saspiests termiņš. Šīs kupols, kā iecerēts, apvienotu Sunray tipa lāzeru sistēmas, kuras tikt izmantotas tuvā distancē kopā ar CDIS. Autonomā pārtvērē dronu sistēma no C&Naudi, kas palaiž pārtvērējus vertikāli un vada tos uz mērķiem, izmantojot iebūvētās kameras un mākslīgo intelektu. Turklāt P1 Sun no Skyfall ir atkārtot izmantojams pārtvērēdronis, kurš jau ir uzkrājis kaujas pieredzi ar vairāk nekā 1000 iznīcinātiem mērķiem. Ierobežotais rietumu raķešu Patriot, Nasams, Iris-T skaits tiek saglabāts vissmagākajiem mērķiem. Ballistiskās raķetes, modernās spārnotās raķetes, draudi, ar kuriem netiek galā neviens drona pārtvērējs un neviena tuvās darbības lāzera sistēma. Viss, kas ir lētāks par to, tiek neutralizēts ar lētāko aizsardzības slāni. Taču joprojām ir jāatbild uz dažiem būtiskiem jautājumiem. Trūkstošie tehniskie parametri, piemēram, izejas jauda, darbības rādījus un veiktspēja dažādos laikapstākļos, ir visi svarīgi faktori, kas noteiks, cik noderīgs būs šis ierocis. Tikai ar šiem datiem analītiķi varēs godīgi novērtēt, cik daudz Sunray sistēmu Ukrainai būtu nepieciešams, lai būtiski ietekmētu tai draudošo dronu apdraudējumu, un cik tas maksātu, lai sasniegtu šo slieksni. Līdz tam Sunray joprojām ir ļoti daudzsološs eksperiments, kas ir pārvarējusi svarīgus šķēršļus, nevis atrisinājusi problēmu. Taču neskatoties uz šīm problēmām, ir skaidrs, ka Ukraina šī kara laikā atkal un atkal ir pierādījusi, ka spēj samazināt tehnoloģisko atpalicību. Tas pirms 5 gadiem būtu šķitis nepārvarami, taču Ukraina to paveikusi ātrāk nekā kāds bija gaidījis un ar daudz mazākiem izdevumiem nekā līdzīgi rietumu projekti. 2 gadi no idejas līdz lauka demonstrācijai, daži $1 miljonu prototipam, daži 100 000 par vienību sēriju veida ražošanā.
Sistēma, kas var klusi iznīcināt nelielu dronu dažu sekundžu laikā, neizšaujot nevienu patronu un neatstājot nekādas pēdas, kas ļautu ienaidniekam noteikt operatora atrašanās vietu. Kara apstākļos, kur viss izšķiras ar nelielu priekšrocību uzkrāšanu un nogurdinošo noplicināšanas kara aritmētiku, tas varētu būt sākums kaut kam daudz lielākam. Paldies, ka skatījāties! Ja vēlaties saprast plašāko pretgaisa aizsardzības arhitektūru, ko Ukraina veido ap tādām sistēmām kā Sunray, noskatieties šo video par Ukrainas aizsardzību. Un visbeidzot, noteikti abonējiet The Military Show, lai katru dienu saņemtu informāciju par ieročiem, stratēģijām un lēmumiem, kas nosaka globālo kardarbību.